Mēs ejam uz tramvaju, kurš brauc uz nekurieni. Kas tas tāds ir tramvājs, paskaidro? Tramvājs ir apmēram līdzīgs tantei, tikai ar 2 riteņiem priekšā un pakaļā. Un viņa jau lien ārā no matiem ragi, kas piestiprināti pie 220 voltiem. Un viņa tālāk, kas brauc pa sliedēm. Viņa kaut ir apkodusies, bet ir tā kā sliedes šajā pilsētā ir uzbūvēts. Tad tā tanta turās visu laiku rāmjos. Aha, tūlīt redzēs. Labāk apskaties, kādas tev acis paliks. Uz turienu apskaties. Kā gan es varēju iedomāties, ka es nonākšu šeit? Bet redzi, ja grib iegūt lielas acis, iestājieties Hansa bankā. Tā ir reklāma pauze, starp citu. Tad ir, tas mēs dziedāsim Imlantu dzied. Izcils dziedātājs, operas dziedonis, tāds talants. Viņš stāv uz ielas, jūs redzēsiet, līdz kam viņš ir nolaists. Viņu izsūta ielās, lai viņš varētu operas namu uzturēt. Skumjas tavās acīs šovakar mans draugs. Prieka brīžos garām laistos, tos vairs neatsauks. Jaunībā, sārtais vīna trauks. Dzer no tā līdz rudens, salnās novis dzīves lauks. Jaunībā, sārtais vīna trauks. Dzer no tā līdz rudens, salnās novis dzīves lauks. Šovakar mums pilnas glāzes putu ziediem draugs. Kas to zin, kur dzīves ceļi, ritmus katru sauks. Ko lai tagad dara? Nāksies čāpot. Kad tā projām trauc, sniegs, kad natus idrap, ar mīlēm zemus. Man jāiet. Iesim pabadz, sasveicināsimies, ka beigas dziesmu. Viņš jau ir pārgājis nākošai. Nē, nav. Ļoti uzmanieties, skatieties. Mēs... Tagad mēs iesim runāt par izcilo. Iesim apsveicināties ar izcilo operas dziedātāju, kas meklē atbalstu fondu operai. Jā, mēs operu tiešām cienam. Tu tiešām aizstāvi mūsu latviešu godu, klasiku, mūsu nabagu aktierus. Tas ir mūsu pārstāvs, kas aizsargā drošsirdīgi un varonīgi. Tas nekas, mēs uz ielām krustāviem pagājām stāvam, bet drīz mēs stāvēsim uz jumtiem un dziedāsim visai dzimtenei, varenībai, valstī, demokrātijai un štrūns ar to kapitalismu! Labi? Nu. Čau! Nesāc. No komentāru. No comment. Mēs tev visus klientus atsitīsim, jā, mēs labāk iesim, ne? Mēs labāk iesim, bet labi ir. Šodien tev labi skan. Jā. Tauta tevi mīl un atbalsta. Labi, rauj vaļā. Tev ir baigās svētās runas. Es mēģinu. Tev tik kaparunas runāt. Viņam tās labi padodās, es zinu. Es maz 2 esmu izvadījis uz to sauli. Es arī. Un ne, vienreiz esmu saviedis kopā.
Tu arī mācinieks griezes, vai ne? Sevi. Krāsojums arī mēs. Jā. Kas tad ir sirmi? Sirmi? Neredz, nevienu. Tur nav īsti. Viens gads man var. Kas? Viens gads man var. Es sirmos matus esmu izbalinājis. Kā izbalinājis? Viņam ir izbalinājis. Ko tu tagad man ķēmojies? Es jūtos neveikli. Neveikli. Nē, nekas pa piemiņu. Jā. Viena no jaukākajām piemiņām. Viņai, kad viņu filmē, man patīk, viņai augšējā lūpa raustās. Man liekas viegli. Labi, te jau ir iestājusies Indes statusā. Indes? Indes. Tā. Un kā tu pārtiec tagad skatījumos? No tā, ko Dievs dod. Un ko tad viņš tur? Šodien ābols. Vai tā ir ābeli? Jā. Tas jau viss ir izpildījums. Tas viss ir izpildījums. Kā tu sev pašam? Kā īsti jāsaprot, es nezinu. Bet cik es vispār nojaus spēju, tad valstī gaidāmas ir pārmaiņas. Jā, tiešām pasakiet, kas zina, kam tāda stingra otra apsardzība. Kādēļ ikdienas lielgabals lejt un ārzemēs kari ieročus? Kam kuģu būvētavās smagais darbs, kas nedod svēties? Nāciet jūs ar šeit, lai jūs dzirdat arī. Vai nav tā vērt uz klausīšanās? Es esmu no jauniešu organizācijas Karps un šobrīd es vācu līdzekļus izglītojušām programmām, kas ir vērstas jauniešu kultūras paaugstināšanu. Mēs rīkojam dažādas lekcijas un tāpat sociālas projektus, ar kuriem mācam jauniešiem, kā dzīvot citu labā un pašiem kļūt tādiem atbildīgiem cilvēkiem. Es tieši ar savu piemēru varētu paaugstināt jaunas kultūru. Es visiem piedāvāju izdarīt labdarības pirkumu vai arī vienkārši ziedojumu. Aha. Iegādāties piedāvāju fotogrāfijas. Fotogrāfijas, tātad šādas. Viens. Kas būtu šo fotogrāfiju autors? Es pats. Tas notiek ļoti bieži. Citam agrāk, citam vēlāk.
pats, tad jūs fotogrāfs esat, jā? Tāds angļu metāla grafikas gravīras, plāns metāla slānis uzklāts uz kartona. Jā. Ar rokām izgatavotas atklātnītes ar sausiem ziediem. Urāla akmentiņi. Aha, skaidrs, urāliem. Ir kā breloki izgatavoti, bet var arī kā kuloni izgatavoti. Jā, interesanti. Tātad vēlreiz, ko jūs pārstāvat? Jauniešu organizācija, tā ir Startautiska studentu asociācija. Jā. Nu jā. Un cik jūs viņus tos pārdodiet? Ziedojuma cenas ir fotogrāfijām 4 un 3 lati, mazāk un 3. Metāla grafikas gravīras par 5 lati. Skaidrs. Atklātnītes. Nu, varbūt tās kaut ko par to organizāciju, kaut ko tādu. Es tiešām nezinu, kas tur tāds. Tāda sabiedriska organizācija. Varbūt tās ir kaut kādi, ka šo organizāciju kaut kādi notikumi, kur ir dzirdēti varbūt tās vai kaut kas. Nu tāds bišķi, kurā vietā tu varētu, vai vispār bez vietas pastāv. Mums ir Merķa ielā 8 ir izglītojušais centrs, kur mums katru vakaru notiek lekcijas. Jā. Un mēs rīkojam dažādas projektus. Projektus bērnu namos. Vasarā es biju Krievijā, Baikālā. Mums bija no Baltijas, no Latvijas un Lietuvas un no Krievijas tāds kopīgs projekts, kur mēs būvējām turisma taku. Baikālā, jā. Es vienkārši par šo vārdu dzirdu, vienkārši uzreiz atceros savus seļus. Tu no Baikāla esi nācis? Nē, es zinu, ka tas īpašums bija 1/3 daļa no šī ezera. Nu, tu stāsti gan. Nē, tiešām. Jā. Tad viņi rīkoja nometnes tavā īpašumā, jā? Skaidrs. Tāpēc jau par to es uztraucos. Jā, vispār ļoti interesanti, bet tiešām tā mēs pa 4 lati varētu nopietni. Tīri simboliski izdarīt. Simboliski mēs tiešām varam, bet tas tiešām es varu, teiksim, tiešām man te ceļam pat jāskatās, es varu, teiksim, 10 centīmu ziedot. 10 centīmi, bet tiešām tas tāds tīri simbolisks ziedojums, jā? Jā, bet, tā. Kluso, viņš atkal nāk. Skolots. Uzrunā to Horāciju. Kas esi tu, kas izmanto naktas tums un stāto karēvīgo izskatu, kā mēģi staigāt Dāņu karalis? Tev devas vārdā prasu atbildi! Viņš apvainots. Skatu lepni aizsūja. Tev pavēl jau paliec atbildi! Tad vēlēt, ko tas? Un man visapkārt zina, un man visapkārt smiedīgi, un man visapkārt zina, un man visapkārt paņem ceļā līdzi ābolu. Nav slikta doma. Kāda? Čapoļi ar ābolu. Es gandrīz vienmēr tā čāpoju.